Sveiciens visiem Dīvāna eksperta podkāsta klausītājiem. Ierakstām epizodu šodien 21. februārī. Rītdien noslēdzas olimpiāde. Un tad šodien paskatīsimies, kā tad Latvijas olimpiskajai izlasei ir veicies. Rīt vēl mums pēdējais starts bobsleja četrniekiem. Un tāpat kā pirmajā epizodē jums kopā Rulls Punkstiņš. Un Reinis Bušmans. Jā, Reini, kā tad mēs sāksim šodien? Sāksim un beigsim ar to, ka mēs iesim cauri pa datumiem, laikam, jā, pa Latvijas startiem. Atskatīsimies uz visiem sportistiem, kuri mums ir startējuši, kurš labāk, kurš varbūt netik labi, bet jebkurā gadījumā, man liekas, ka visi ir nostartējuši tīri solīdi. Jā, pēc vietām tā arī izskatās, ka tur lielākā daļa, tur, kur bija plānots, arī apmēram ir kas ir augstāk, ir kas čuču zemāk, ir kam nesanāca tie dēļ kļūdām pāris startu, tad to jau mēs visu vēl apspriedīsim. Un tad mēs arī parunājam mazliet par atklāšanas ceremoniju, vai tikai par latviešu startu? Cik es saprotu, to atklāšanas ceremoniju necik daudz neredzēju? 5-10 minūtes? Nē, vairāk, bet bija ceļojumā, jā, un tad fonā mums tur gāja. Latviju, protams, mēs redzējām. Bija interesanti, jā, tas, ka šoreiz notika vairākās pilsētās, ka rādīja, ka 4 dažādās vietās, jā. Tas bija izdomāts interesanti. Bet es esmu dzirdējis no vairākiem sportistiem un arī Vācijas televīzijas komentētājs, es gan nepateikšu tagad vārdu, bet viņš ir bijušais sportists, olimpisko spēļu dalībnieks. Viņš teica, ka ļoti cer, ka nākotnē olimpiskās spēles vairs nebūs tā izkaisītas, jo nav tā kopības sajūta sportistiem. Kaut kur notiek viens sportveids, kaut kur notiek cits sportveids, un līdz ar to tā kopējā olimpiskā atmosfēra kaut kur nedaudz pazūd tiem sportistiem. Protams, tiem, kam Milānā, tiem jau savādāk lielais ciemats, visa ažiotāža tomēr ap Milānu, un arī tiem, kas Cortīnā, kur gan slēpotāji, gan kerlingisti, gan Rennes sporta pārstāvi bija. To arī mans Ralfs Freibergs teica, ka gribējās kaut ko vairāk redzēt no paša olimpiādas, no citiem latviešu sporta pārstāvjiem, ka varēja palēm tikai aiziet šortreku paskatīties, ka gribētos vēl bobsleju redzēt, vai tur, bobsleju viņam nesanāk tikai divnieks, bet ka gribētos arī kādu no Rennes sportiem redzēt slēpošanu kādu, bet palēm viņam bija tikai tas, kas Milāno uz vietas, kas ir šortreks, ātras lidošana un citu hokeja spēles. Jā. Atklāšanas ceremonija man patika. Noteikti galvas tiesa, ja ne pat visi ķermeņa tiesa pārāk par Parīzes atklāšanas ceremoniju, un tā skaitā arī par iepriekšējo Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, jo, kas man patika šajā atklāšanas ceremonijā, bija tas, ka itāļi paši arī bija minējuši, un to arī komentētāji Latvijas televīzijā teica, ka liels uzsvars ir likts uz to, lai būtu maksimāli cilvēku iesaisti, izmantot pēc iespējas vairāk masu skatu dalībniekus, kas arī tika darīts, un kas man liekas uzreiz dod to tādu savādāk to atmosfēru, savādāk to sajūtu, ka to visu dara cilvēki, nevis, ka tas ir gaismas šovs vai lāzeru šovs vai vēl kaut kas. Vienīgā neizpratne, kas man bija atklāšanas ceremonijā, bija Mariah Carey uzstāšanās, ko skatoties kopā ar ģimeni un ģimenes draugiem, tad mēs tā nedaudz visi iepauzējām, skatoties, kā viņi uzstājās, jo mums bija neizpratne, kad mēs viņu ieraudzījām, un tad viņi tur tā arī statiski tā kā zemē iedzīts miets, nostāvēja, nodziedāja. Dziedājums, protams, nebija slikts, bet es mēģināju visu laiku savilkt kaut kādas tās saiknes, kāpēc viņi tur uzstājas, kāpēc ne. Viņai nav nekādas saknes Itālijā, kas man šķita, ka varētu būt kā iemesls, bet... Varbūt vienkārši atrada populārs dziedātājs un izdomāja, vai aicinām tās. Iespējams, jā. Atklāšanas ceremonijā, jā, man bija pārsteigums, es biju sagatavojies, ka es redzēšu Latviju šajos svinīgajos, kas ir ar itāļu dizaineriem veidotajos tērpos, bet, jā, visi bija treniņu tērpos. No Latvijas tērpiem man tā sarkanā krāsa nepatīk, tā ir pārāk spilgta. Neatspoguļo to Latvijas sarkano krāsu. Viņi saplūda kopā ar Polijas sarkano, ar Austrijas sarkano, ar citu valstu, kurām arī sarkanā krāsa karogā. Līdz ar to tas man nepatika. Vēl es esmu dzirdējis, ka cilvēki ir izteikuši komentārus arī, ka mēteļi bija pa garu. Ka viņi tāda sajūta, ka viņi visi tur tādi ietumtulēti, maz bērni iet uz priekšu, nevar īsti pakustēties. Bet paši sportisti gan atzinuši ir arī pirms olimpiskajām spēlēm dodoties, ka tērpi visi ir ērti un ka viņi jūtās ērti, līdz ar to droši vien tas jau mums kā Dīvāna eksperta viedoklis vienkārši. Es vairāk lasīju par tērpiem, es īsti pats baigi neievēroju, bet daudz internetā sūdzējās par komentēšanu, ka bija 2 komentētāji, ka viens no tiem esot ļoti slikti komentējis to atklāšanas ceremoniju. Mēs gan
Spānijā skatījāmies spāņu valodā, bet daudziem nepatika, ka bija uzaicināts. Es neatceros gan to vārdu. Bet tāds nestandarts sports, tas nebija sporta komentētājs, tas bija kāds cits pieaicināts klāt. Jā, es zinu, kurš tas bija. Tas bija. Es arī tev tagad vārdu nepateikšu, bet es atceros, ka es tajā vakarā meklētājā, Google meklētājā, un viņš vada kultūras raidījumu vai nu Latvijas rādio, vai nu Latvijas televīzijā. Un viņš ļoti daudz, labi, nevarētu teikt, varbūt ļoti daudz, bet vairākas reizes pieskārās politiskajai tēmai. Un tekoši atgādināja par to, ka norisinās karš Ukrainā, kas, protams, ir šausmīgi un tas ir nosodāmi un tā tālāk. Bet vai tie mirkļi, kuros viņš minēja to, ka Ukrainā norisinās karš un vēl kaut kādas dažādas politiskos izteicienus, man nelikās pārāk pareizi. Un es zinu, ka mums arī skatoties atklāšanas ceremoniju bija nedaudz sašutums par komentētājiem un viņu darbiem. Tieši par šī atsevišķā cilvēka darbiem. Tā kā tā, labi, atklāšanas ceremonijā esam nedaudz pieskārušies, jāiet mums tiem sporta veidiem cauri, jo, kā es paskaitīju, tad 46 starti kopumā ir notikuši. Tas ir ieskaitot arī, ka ir bijuši kamaniņām, visiem rennes sporta veidiem viņi startējuši divreiz katrā disciplīnā. Pirmais, otrais brauciens, pēc tam trešais, ceturtais brauciens. Tad kopā 46 starti. Es gan nezinu, vai es ieskaitīju rītdienas bobsleja četrnieku otros braucienus, trešo un ceturto respektīvi. Bet 46, 47 man liekas, ka tas ir ļoti daudz. Un gandrīz katru dienu Latvijas olimpiskās izlases līdzutējiem bija iespējams skatīties un sekot līdzi Latvijas izlases startiem. Es zinu, ka vienā 19. un 20. redzējā, 19. un 20. februārs tur mums starta nav. Bet pārējās visas dienas uzreiz pēc atklāšanas ceremonijas līdz pat pēdējai dienai, kas būs rīt, visu laiku ir iespēja vērot Latvijas izlases pārstāvjus un dzīvot ar viņiem līdzi šo olimpisko sapni. Tad pirmā diena mums ir 7. februāris. Mums startēja kalnslēpotais Opmanis. Distanču slēpošanā bija 10+10 km skiatlons, kur bija Patricija Eiduka. Un kamanī sportā vienniekiem pirmie un otrie braucieni vīriešiem Kristers Aparjots un Gins Bērziņš. Cik daudz tu redzēji no šiem startiem, Reini? Uzreiz sāksim ar to. Jāatzīst, ka pirmajās 3 dienās ļoti, ļoti maz sanāca paskatīties. Redzēju Aparjodam vienu no 2 braucieniem, gan neatceros kuru, bet vienu no 2 braucieniem redzēju. Un tas arī bija pirmajās dienās viss. Tā kā tagad jau vairāk būs tavs komentārs. Jā, kalnu slēpošana es, diemžēl, nesanāca man pasakot līdz kalnu slēpošanai nobrauciena disciplinā, bet tur Opmans 3. vieta. Es domāju, ka ņemot vērā, kāda ir Latvijas kalnu slēpotāju, kādas ir iespējas un cik daudz, tas pārsvarā viņi balstās šis sporta veids mums Latvijā uz to, ka cilvēki tiešām fano par šo sporta veidu un paši ir gatavi darīt un braukt un trenēties un ieguldīties. Un līdz ar to noteikti atzīstams rezultāts 32. vieta. Pēc tam distanču slēpošanā Eidukai 23. vieta. Viņa pati galīgi nebija apmierināta ar šo rezultātu. Varbūt vieta nav tik slikta, ja? 23. vieta. Man šķiet ir ok, top 25, bet viņa bija ļoti neapmierināta to, kā viņai neizdevās klasiskā distance, pirmais desmitnieks sanāk, jo viņa teica, ka tur iespējams bija nepareiza slēpju izvēle, jo tā trase, katru dienu bija savādāk apstākļi, distanču slēpošanas trasē, to arī es esmu dzirdējis no slēpotājiem intervijās dažādās un lasījis. Tā kā jā, 23. vieta, es domāju, ir ok, Patricija pat nebija apmierināta, bet pēc tam viņai tur sekoja vēl spilgtāki starti. Un Kristers Aparjots, Gins Bērziņš. Pēc pirmās dienas, Kristers Aparjots 4. vieta, Gins Bērziņš 10. vieta. Man liekas, bija tīri ok, pirmais, otrais brauciens, protams, ar nelielām kļūdām. Bet kopumā labi, bet jau pēc pirmās dienas man jau bija tā sajūta, ka tā atstarpe, diemžēl, līdz godu piedestālam ir pārāk liela un ka Kristeram neizdosies aizsniegties. Un tas apliecinājās arī tad pārējot uzreiz, mēs varam pāriet uz 8. februāri, 2. dienā. Tas apliecinājās, ka Kristers pieļauj kļūdu startā uzreiz jau 3. braucienā un līdz ar to visas cerības arī tās, kuras vēl bija nedaudz palikušas par to, ka varētu būt godu piedestāls vīriešu vienniekos, tās arī izdzīs. Bet jāatzīst, ka Kristeram labākais rezultāts olimpiskajās spēlēs 4. vieta, pagājušajās bija 5.
Pirmajā viņa startā Olimpiskajās spēlēs laikam bija 8, ja es pareizi atceros. Un tā. Gins Bērziņš gan ļoti skaļiem vārdiem noslēdza šo viennieku braucienu, teica, ka gatavosies nākamajai 4 gadai un ka viņš var apsolīt, ka kaut kad tā diena pienāks, kad viņš būs olimpiskais čempions. Tas man likās ļoti interesanti un atzīstami. Galvenais, lai Gins tagad dodas šim mērķim pretī un smagi strādā un ieguldās. Jā, viss cieņa augstu mērķi. Es šeit varu piebilst tikai to, es atceros, ka mums, man darbā, kur es strādāju, bija savstarpējs, tā var nosaukt, fantasijas prognozēšanas spēle, kur bija ieraksts katram sportistam savus, kur augstākā vieta, ko viņš sasniegs kādā no savām disciplīnām. Un tad es tieši rakstīju, vislielākās cerības man arī bija uz kamaniņu sportu, un es ierakstīju apariodam 3. vietu, bet es ar mākslīgā intelekta palīdzību meklēju Bērziņam, kāda no augstākajām vietām ir bijusi iepriekšējā sezonā, un vispār neatrada tādu sportistu. Viņš rakstīja, ka kaut kāds biatlons, bet bobslejs. Es viņam laboju, nē, kamaniņas, kamaniņas, tad un kaut kā tur jauniešu starti, un tā kā jā, bet tad tādam sportistam, ko nemaz neatrada mākslīgais intelekts, 10. vieta diezgan labs rezultāts. Mākslīgais intelekts nav pārāk attīstīts vēl uz kamaniņu sportu, jo Gins jau kādu laiciņu startē arī pasaules kausā. Vēl kas mums bija 8. februārī, bija Raimo Vīgans, arī 10+10 km skiatlons, 51. vieta. Tur rezultāts. Es domāju, ka viņš pats bija apmierināts par savu startu, bet es tā kā gaidīju, ka varētu būt nedaudz augstāk. Ap 40 no vietu. Un tad bija biatlona 4,6 km jauktā stafete Latvijas komandai, 12. vieta, kur mums startēja Ester Volfa, Baiba Bendika, Andrejs Rasagojos un Renārs Birkentāls. Ļoti spēcīgs sastāvs, tā teikt. Man liekas, pirmo reizi es redzēju, ka šie 4 startē kopā. Es neatminos, vai es esmu redzējis kādā no pasaules kausa posmiem, jo tās jauktās stafetes tomēr nav tik daudz pasaules kausa posmos. Es jau tomēr cerēju, ka mēs tādā 10. varbūt varētu ielausties, bet tur kļūdas šautuvē nedaudz pievilka mūs. Ja es pareizi atminos, tad man liekas, ka abi jaunie nedaudz vairāk nokļūdījās nekā pieredzējušākie mūsu pārstāvji. Bet kopumā bija labs starts, man patika. Nebija tā, ka mēs kaut kur esam ļoti, ļoti atkrituši uz atpakaļ. 12. vieta, ņemot vērā to, ka gan Esterei, gan Renāram pirmās olimpiskās spēles, un abi divi vēl joprojām ir ļoti jauni, un arī pasaules kausa posmos tikai nesen startē. 12. vieta, labs rādītājs, labs rezultāts. Cik komandu konkurencē tur sanāk? To mēs varbūt varam apskatīties. Ātri paskatīsimies. 9. februāris tas mums ir, ja? 9. februāris, biatlons. Ja tev vēl es tikai no sporta studijas sagatavotiem highlightiem kaut ko skaties par olimpiādu, bija jāsadzen. Baigi viss sajūtas kopā, neatceros, ja godīgi šo. Jā, kopā startēja mums 21 izlase. Kazahstāna tika apdzīta pa apli. Galvenais, kas vienmēr biatlonā ir iepriecinoši, ka gan lietuvieši, gan igauņi zem mums. Tas ir, man liekas, mums Latvijas biatlona izlasē vienmēr tāds mazais mērķītis, kas mums jāpanāk. Galvenais, lai mūsu Baltijas kaimiņi ir zem mums. Kā mēs redzam, slēpojums ir bijis ļoti ātrs, jo mums ir bijuši 2 soda apļi, 9 papildu patronus, igauņiem bez soda apļiem un 5 papildus patronām. Viņi zem mums. Tā kā tas jau bija arī stāsts pārējās disciplīnas, aizšauts garām un ļoti labs slēpojums. Jā, tā diemžēl bija. Jā, mums, bet nekā darīt. Jāpriecājas par to, ka mums bija labs slēpojums. 9. februārī mums bija pirmais un otrais brauciens mūsu kamaniņu meitenēm. Kendija Aparjode, diemžēl, pirmajā braucienā jau uzreiz izgāza savu olimpisko startu. Neizdevās viņai, sanesās kamanas uzreiz jau uz starta ieskrējienā, bet nobraucienā turpat uz maliņas. Viņa arī pati teica, ka īsti nesaprata, kā tas notika. Bet, skatoties atkārtojumā, saprata, ka viņa nedaudz ar labo pusi uzsvērās uz aizmuguri savām kamanām. Un līdz ar to viņas sagriezās un ietriecās malā. Bet Elīna Bota, 3. vieta pēc pirmās dienas. Un pēc pirmās dienas tā nedrošības sajūta, es atklāšu, ka man iekšā bija. Man bija, protams, liels prieks, ka Elīna Bota ir 3. vietā. Bet man noteikti nebija pārliecība, ka 100% pārliecība, ka viņi varētu saglabāt šo 3. vietu. Protams, cerības
bija un īkšķi tika turēt arī visu nākamo dienu, lai līdz pat pēdējiem braucienam. Un, jā, tev ir kas piebilstams par pirmiem braucieniem? Redzēji, neredzēji? Es pirmo braucienu redzēju, bija bēdīgi, jā, ka Kendijai uzreiz gatavojas visus tos gadus olimpiskajam ciklam, vieniem sacensībām un pirmajā braucienā jau principā turpat pie starta jau sagriežās un palēlam viss. Bet viss cieņi pēc tam nākamajos braucienos diezgan labi. Jā, viņai bija visi nākamais, katrs nākamais brauciens bija vien labāks, jā, un es domāju, ka ja viņi būtu nobraukusi savu pirmo braucienu tādu, kādu viņi nobrauc pēdējo braucienu, tad viņi noteikti varētu cīnīties pa vietu sešniekā. Tā kā par to ir prieks, ka viņi spēja atgūties un nepadevās. Un arī intervijās, teiksim, protams, bija redzama vilšanās viņas sejā un acīs, bet nebija tā, ka viņi bija nolaidusi rokas un padavusies. Nesanāca tās olimpiskās spēles, tev vēl 3-4, nevis 3-4, bet 3 braucieni pēc pirmā brauciena un visi tavos spēkos, vai tu padodies, vai tu ej un parādi, ka tu tomēr varēji. Un pat priekš sevīm pierāda. Viņi pat bija priecīgi par saviem pārējiem braucieniem, ko es diezgan pabrīdījos sākumā, bet visi cieņā, ka viņi pēc tam atrada pozitīvo, vismaz, ka viņi nobrauc labi tiešām pēc tam. Un priecājās arī, protams, par savas komandas biedrenes, kur mums atsēda pirmo medaļu. Tieši tā, 10. februāris Latvijas olimpiskajai izlasēja pirmā medaļa. Jau pašā spēļu sākumā palielam, jā, ceturtā pilnā īstā tāda diena pēc atklāšanas ceremonijas, jo, kā mēs zinām, olimpiskās spēles sākās pirms jau atklāšanas ceremonijas atsevišķās disciplīnās. Un tad, jā, es domāju, ka uzreiz jāsāka to, ka 3. 4. brauciens Elīna Bota iegūst 2. vietu. Nebija vairs jāsargā 3. vieta, jo vāciete, kas bija 2. vietā, nokļūdījās arī startā, līdzīgi kā Kendija Aparjoda. Es tieši neredzēju, es nokavēju to vācietes braucienu. Un es zinu, ka es braucu kaut kur no darba mājās vai kaut kā, un man gāja telefonā, un es zinu, ka es koncentrējos to, ka man kaut kur jāpiestāja un jānoskatās tad, kad Elīna Bota brauks. Līdz ar to es palaidu garām, kā vāciete nokļūdījās. Liels prieks! Sudrabs! Elīna Bota, pirmā medaļa sieviešu individuālajā disciplīnā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, man liekas, vispār Latvijas vēsturē, jo es zinu, ka... Jā, bet tas bija, padomu laikos vēl individuālajā disciplīnā. Un arī kamaniņās. Bet Rubenim nebija bronzas? Jā, bet es par sievietēm runāju. Jā, es tieši par sievietēm. Jā, kas mums vēl bija 10. februārī? Mums bija distanču slēpošanas sprints un gan sievietēm, gan vīriešiem. Tur mūsu spēcīgākā distanču slēpotāja Patricija Eiduka nepiedalījās. Tur tie rezultāti vairāk uz beigām, diemžēl. Lai kā mums arī gribētos, lai mūsu distanču slēpotāji būtu nedaudz ātrāki, diemžēl tas līmenis ir vēl diezgan atšķirīgs. Un šortrekā bija 1000 metru kvalifikācija, kur abi divi, gan Roberts Krūsbergs, gan Reinis Bērziņš sasniedz ceturdaļfinālu, kas bija ļoti pozitīvi. Man bija liels prieks par abiem. Reinis Bērziņš stabilāk pat sasniedz 1000 metru ceturdaļfinālu nekā Krūsbergs. Jā, Krūsbergs tika iecelts, man liekas, arī. Jā. Krūsbergs vispār šajā olimpiādē visās disciplīnās, kur viņš startēja, man liekas, gandrīz visur viņš tika iecelts. Redz, kur viņš pats noslidoja līdz galām bez tiesneša palīdzības. Tiesneša mīlulis. Būs jāpārbauda. Parasti tā nav, Latvijai parasti nav. Parasti tā jau nav, jā. Un tad bija biatlona 20 km individuālā distance, kur man bija lielas cerības. Es liku lielas cerības uz Andreju Rastargujo startu šajā disciplīnā, jo tā... teiksim godīgi, ņemot vērā to, ka viņam tas ātrums nav vairs tāds tik ātrs un tik labs, kāds bija līdz šim, tad šī bija disciplīna, uz kurā es cerēju, ka Andrejs parādīs augstvērtīgas rezultātus, bet, diemžēl neizdevās. Tas starts šaušana pievīla. Un 41. vieta beigās. Viņš arī pats bija ļoti vīlies. To mēs redzējām gan šajā, gan pirms tam iepriekšējā, gan 8. februārī tajā intervijā viņš vienkārši skatījās līdzi izlases startam, kur viņam tika bāzts mikrofons sejā, un viņš attapās, ka tiek intervēts. Bet šeit viņš absolūti nevēlējās runāt, atbildēja vienu vārdu, kā atjaunosies. Atjaunosies? Jā, tur bija. Jā, atjaunosimies.
Es nezinu, es izbaudīju šo interviju, kādam varbūt viņa likās aizskaroši vai vēl kaut kā. Bet Andrejs pēc tam arī atvainojās savā nākamajā intervijā, kas man ļoti sirsnīgi likās. Bet tur bija redzams arī, ka abiem Latvijas televīzijas pārstāvjiem nebija nekāds aizvainojums uz Andreju. Man liekas, ka viņiem pašiem bija smieklīgi. Tomēr bieži negadās pieredzēt šādas intervijas, kur tev atbilda vienu vārdu un negribīgi ar knībstangām tev kaut kas jāmēģina izvilkt ārā. Bet tas, ko mēs runājām arī ģimenē un ar citiem draugiem, ka dažreiz tie jautājumi ir muļķīgi. It īpaši pēc šāda starta, kur tev nav izdevies starts, ja cilvēkam, tu viņam prasi, kas neizdevās. Kas neizdevās? Es aizšauju garām, kas man neizdevās. Apmēram, zini, tā kā vēl uzkurbulē to cilvēku, pielai benzīnu ugunim, kaut kā. Jā, bet no vienas puses tas ir. Katrs dara to savu darbiņu. Tas ir žurnālists darbs, prasīt tādus jautājumus, ka tu redz, ka tas cilvēks tev neko neatbild un ka ir morāli jau sagrauts palielam pēc tāda slikta starta, bet tas ir žurnālists darbs dabūt savus skatījumus. Sports studijā arī kaut kas jārāda tomēr. Tā jau ir, jā. Un tad vēl 10. februārī mums bija aizslidošanas īsā programma. Denis Vasiljevs, Fedirs Kulišs. Kulišam neizdevies, diemžēl, slidojums un nekvalificējās viņš izvēles programmai, bet Denis kvalificējās 17. un tika pie iespējas parādīt arī savu izvēles programmu. 11. februārī mums bija kalnslēpošana supergigants. Atkal Hopmans piedalījās, 35. vieta. Bez komentāriem. Kalnslēpošana, es jau, man liekas, minēju arī pirmajā epizodē, nav man pārāk tā teikt, iecienīts sporta veids, fonā kaut kur, bet es neredzēju. Tu redzēji? Es paskatījos, jā, bet es speciāli ieslēdzu Eurosportu tiešraidi, nevis mūsu tiešraidi, lai dzirdētu kaut ko vairāk varbūt no tiem ārzemju komentatoriem. Es, protams, godīgi tagad tas pēc olimpiādas vēl nav beigusies, bet gan arī viss tas ir tik ļoti sajaucies kopā, ka es neko jaunu neatceros, ko es tur iemācījos, bet bija interesanti, es atceros, jo tur komentēja laikam kaut kādu speciālistu un tieši Hopmans startē, viņi tur pastāstīja pat par viņu. Diezgan faktu zināju, tā kā, tur tādi viszinoši komentētāji. Jā, arī daļslidošanā, parasti, protams, es vienmēr skatos daļslidošanas arī pasaules čempionāts un Eiropas čempionāts, kas startē mūsējie, un Latvijas televīzija vienmēr pārraida. Un tur pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos kaut kā aktīvāk komentē. Šeit, Olimpiskajās spēlēs, kaut kā man pietrūk tie komentāri. Es zinu, ka slidojuma laikā arī komentētāji izsaka, kas tas ir bijis pa lecienu, vai tas ir tuluts vai lups vai kaut kāds vēl cits leciens. Šeit gājas lidojums, viņi klusēja, pēc tam, protams, pēc lidojuma uzreiz pateica, kas izdevās, kas neizdevās un tā tālāk, bet pieminot, tā kā tu pieminēji Eurosportu, es skatījos tieši sieviešu daļslidošanas izvēles programmu Eurosportā. Un tur tā komentētāji ļoti, ļoti aktīvi un ļoti daudz visu kaut ko interesantu stāstīja un dzīvoja līdz katram slidojumam. Un, tas likās, ka tas ir tas, ko es gribētu arī dzirdēt laikam Latvijas televīzijā. Ka laikam vairāk kaut kā dzīvo līdzi. Protams, uz kritieniem var dzirdēt, kā aiziet mikrofonos un tā. Bet, protams, nav nekāda pārmetuma arī Latvijas televīzijas komentētājiem, jo viss tiek pēc tam izstāstīts, teiksim. Bet pietrūkst varbūt nedaudz maziņumiņš, kas stāsta līdzi. Tie žurnālisti, tāda mums ir. Ko var darīt? Tieši tā. Jā. 11. februāris mums vēl bija arī biatlona 15 km individuāla distance sievietēm, kur labu ātrumu rādīja Baiba Bendika. Bet atkal nebija tā šaušana līdz galam tāda, kā vajadzētu. Un arī Ester Volfa un Sanita Buliņa visas trīs kvalificējās tālākai distancei, kas mums bija... Nē, tās ir muļķības, tas stāstu. Vienkārši tika 60. Sanita Buliņa 58. vieta, Esterai Volfai 36. Baiba Bendikai 22. un arī Anijai Keitai Sabulai atzīstams rādītājs 64. vieta. Viņai, es nezinu, man liekas, ka viņai bija visstabilākā šaušana no visām. Viņai nebija daudz kļūdas, un viena tā kļūda viņai liedz vietu 60. Un tad arī 11. februārī tika sadalīts medaļu komplekts kamaniņu divniekos, kur, jāatzīst, man bija vilšanās. Man arī šeit bija laikam, es vismaz liku vislielākās cerības uz kamaniņu divniekiem, kur varētu medaļu dabūt beigās. Dabūjām citur medaļas, kas arī labi.
Bet, jā, pilnībā neredzēju sacensības, bet likās, jā, ka būs mazliet augstāk. Bet, cik es skatījos intervijas, tad paši sportisti it kā bija apmierināti. Ka... Nē, nu, Bots un Plūme, viņi absolūti nebija apmierināti. Es atvainojos, tas bija stafetē. Viņi pēc stafetes intervijas es skatījos. Bet arī tur vīriešu divnieks nebija apmierināts. Nu, nevar teikt apmierināti, bet nebija arī tā, ka baigs līdz rezultāts. Nu, jā, bet teiksim, intervijā pēc šī individuālā starta divnieku braucienos Bots un Plūme varēja redzēt, ka ir vilšanās. Tieši Mārtiņam Botam, man šķiet. Roberts Plūme bija tāds pozitīvāk noskaņots, teica, ka jāskatās uz priekšu, mums līdz stafete, jāsavācās, jāsagatavojās un jāiet uz pilnu banku, bet arī, diemžēl, stafetē mums neizdevās parādīt varbūt to labāko sniegumu. Un tieši vīriešu divnieks tur mūs nedaudz aizkavēja. Bet prieks par mūsu jaunajām, jo pasaules kausa posmos viņas jau startē 2. vai 3. sezonu. Robežniece un Bogdanova 4. vieta, atzīstami, līdz 3. vietai. Nebija vēl tik viegli aizsniegties. Bet 4. vieta ļoti stabila visi abi divi braucieni viņām un bez lielām kļūdām. Un skaisti un prieks. Un Mikaļševits krasts, 9. vieta. Es domāju, ka džekiem arī varbūt gribējās augstāk, bet viņi arī bija priecīgi par savu startu un neko nepārdzīvoja. Tomēr pirmās olimpiskās spēles un jāiet uz priekšu un teica, ka viņi arī tieši minēja nākamās olimpiskās spēles, teica, ka viņiem ļoti patīk tā Francijas Alpi un ka viņi ir gatavi tur jau cīnīties par augstākām vietām. Izklausās, ka mums nākamajā olimpiādē būs zelta vairāk. Jā, mums būs tikai zelta. Būs jābrauc uz Franciju. Ok, 12. februāris skeletons, 1. 2. brauciens Indriksonam, 17. vieta. Tur mēs arī negaidījām pārāk augstvērtīgs rezultāts. Kā mēs, man liekas, pirmajā epizodē runājām, būs ļoti forši, būs ļoti labi, ja viņi tiks pie visiem 4 braucieniem, abi 2 mūsu braucēji. Tas Indriksonam arī izdevās un arī Anžānai tas izdevās. Līdz ar to atzīstams starts, abi vēl ir pietiekami jauni, nav arī pārāk ilgi nepārstāv šo sporta veidu, man liekas. Līdz ar to atzīstam. Jā, viņiem arī mainījies. Dukuru brāļi beidz, tad tagad ir tāds mazliet kritums, un tev ir vienīgais piebilst, ka prieks par Martinu Dukuru trenētu Anglijas izlases pārstāvu, kas uzvarēja. Jā, un ko es uzzināju? Ko es uzzināju, ka daļu no viņa aprīkojuma tiek ražots Liepājā, Latvijā. No tieši Lielbritānijas izlases no šīm kamanām skeletona. Jā, tas man arī likās interesanti. Un es redzēju, viņi bija arī ielikuši Instagramā video, kur viņi latviski abi divi Martins ar savu audzēkni saka, paldies Liepājai. Tā kā netiek aizmirst arī Latvija. Tālāk, distanču slēpošana 10 km. Patricija Eiduka šeit parādīja savas spējas. 15. vieta, viņa bija ļoti laimīga pēc šī starta. Intervijā knapi spēja savaldīt emocijas, lai nesāktu raudāt no prieka, kā arī beidzot visa ģimene ir klāt uz vietas, jo viņiem tik bieži neizdodas aizbraukt, apskatīties, kā Patricija startē, un ka visi, gan brālis, gan mamma, gan pārējie ģimenes locekļi bija uz vietas un redzēju viņu šo 15. vietu, kas, es redzēju visu slēpojumu. Sākumā viņi ļoti, ļoti ātri gāja, bet viņi arī pēc tam intervijā atzina, ka pēdējā laikā viņai ir tāda taktika, ka viņi neko nemēģina taupīt distances beigām. Viņa vienkārši uzreiz maksimāli mauc, un cik tas spēks pietiks, tik pietiks. Varēja redzēt, ka beigās viņa bija ļoti, ļoti izlādējusies, un tur jau pēdējiem spēkiem pēdējā kāpumā gāja augšā ar slēpēm. Bet 15. vieta, vēlreiz, 8. reizi jau atkārtoši atzīstams, ļoti, ļoti skaists un augstvērtīgs rezultāts. Un arī pārējās mūsu meitenes 61. 94. un 101. vieta. Katrs pēc savām spējām. Ja šogad jāatzīst, es arī neredzēju, bija tieši šī ceturtdiena bija hokeja turnīra sākums bija, un tad visu dienu tika pavadīt, klausoties visādas hokeja intervijas podcasts un tā tālāk, un vēl rallijas sākās. Tas vēl bija jāklausās, tad olimpiāda tajā dienā mazliet pagāja. Mazliet garām, bet jā, gatavojas hokeja turnīram, kur arī bija pirmā spēles, atceros, ka tieši skatījos Kanāda-Čehija. Tas, kā Kanāda uznāca uz laukumu, tad bija tāds, ok, tas ir sācies, ka visi galvenie sabraukuši.
Jā, es arī redzēju kaut kādas vairākas spēles, bet, jau, kā jau tu arī teici, epizodes sākumā, ka tie sporta veidi ir bijuši tik daudz, un tie notikumi bijuši tik daudz, ka viss kaut kas jau ir samalies kopā, un ir grūti atcerēties visu uzreiz. Un tad, 12. februārī bija arī Kamanī sporta komandas stafete, kur mēs jau pieskārāmies nedaudz, ka Mārtiņš Bots, Roberts Plome neaizvedīja savu labāko braucienu. Un tad Kristers Aparjots ar robežnieci un Bogdānovu mums atvilka atpakaļ un vēl iedeva to cerību stariņu, ka varbūt tās, ja Austrija vai Vācija nokļūdās, vai arī Itāļi savā mājas trasē, ka varbūt tomēr mēs varam līdz tai bronzai aizsniegties. Bet, diemžēl, visas 3 valsts vienības nobrauc stabilas savus braucienus. Un kas ir jāmin, Kamanī sports līdz ar to arī noslēdzās šajā dienā sacensības Kamanī sportā. Un Itālijas izlasē bija ļoti veiksmīgs starts savās mājas olimpiskajās spēlēs. Viņiem bija vīriešiem medaļa, man liekas, ka arī sievietēm stafetē viņiem bija medaļa. Pa divniekiem es tagad tev precīzi nepateikšu, bet ļoti veiksmīgi. Pasaules kausā viņiem tik veiksmīgi neiet. Cik ir vispār jebkuras arenas sportu skatos, tad diezgan daudz kļūdas pieļauju pilotu. Un tad diezgan loģiski, ka itāļus vairāk ir arī trenējušies savā mājas trasē. Tur pat pieminēja komentētāji dažās vietās, ka izlaida dažus posmus, gan bobslē, gan kamanījās, man liekas, tad gatavojoties galvenajam startam šo sezonu. Tad tas arī rezultējās rezultātos. Jā, to minēja arī Latvijas televīzijas komentētāji, ka itāļi ir izlaiduši atsevišķus posmus, lai labāk sagatavotos startam mājās un trenējušies tieši mājas trasē. Un tas atspoguļojās, kā jau tu minēji. Vēl 12. februārī mums bija shorttracks, 1000 metru pusfināls un fināls. Roberts Krūsbergs, Reinis Bērziņš. Reinim Bērziņam diemžēl neizdevās iekļūt pusfinālā, bet Robertam Krūsbergam izdevās nevis iekļūt pusfinālā, bet iekļūt finālā. Jā. Arī tika iecelts, man liekas, ne? Jā. Tika iecelts A finālā. Tur man liekas, bija. Es vairs neatceros, vai tas bija 1000 metros vai 1500 metros, bet tur bija 2 diskvalifikācijas. Un pēc tam, līdz ar to, ka viņš finišējis, bija 4. Viņš pakāpās uz 2. vietu, jo tie 2. 3. tika diskvalificēts. Un tur gāja jautri vispār. Shorttrackā gāja jautri, jo, es nezinu, katrā 3. slidojumā gan sievietēm, gan vīriešiem, jebkurā disciplīnā, man liekas, visu laiku bija kāds kritiens. Līdz ar to ļoti dinamisks un foršs sportveids, ko, starp citu, kā daudziem varbūt varētu šķist. Kā arī daudzi noteikti to dara, skatās to vienreiz 4 gados, kad ir olimpiskās spēles, bet es Robertam sekoju līdzi, cik mēs esam pazīstami, tad skatos arī pasaules kausa posmus, Eiropas čempionātu, pasaules čempionātu posmus. Tur tās kaut kā, es nezinu, tur nešķiet tik dinamisks tās sacensības, bet tagad olimpiskajās spēlēs skatoties, varbūt arī tur trūkst tie Latvijas komentētāji, jo 1000 un 1500 metros, es pa 500 metriem nepateikšu tagad precīzi, bet 1000 un 1500 metros bija pieaicināts speciālists, bijušais laikam shorttrackists, es arī vārdu nevarēšu pateikt, bet viņš ļoti aizrautīgi komentēja un līdz ar to viņš dzīvoja līdz tām sacensībām, un viņš zināja pateikt, kas kur tiek labi izdarīts, kāpēc te kāds iet garām, kāpēc atkal te kādu varētu diskvalificēt un vēl ko. Ļoti interesanti bija. Jā, viņš arī diezgan vairākas reizes paredzēja, ka tiesnešu lēmumu jau arī, ka šeit būs, tas netiks, tas tiks diskvalificēts, Roberts tiek iekļauts. Jā, viņš visu laiku arī tā zīmēja, ka Robertam jābūt iekļautam, Robertam jātiek tālāk, Robertam advantage, tur priekšā kāds diskvalificēts vēl kaut kas, un tā viss arī notika. Tāds sajūt, ka varbūt tiesnesis klausījās Latvijas televīzijas komentētājs. Palīgs varam. Bet jā, viss cieņa tam tiesnesim, jo tik daudz darbs tiesnesim ret, kurā sportē domās. Un viņš jau bija, tas, kas paziņoja, bija viens, gan jau skatās vairāk, es tik sīk. Es arī nezinu, jā. Bet, reāli, katru braucienu, tu tur visu dienu sēdi, tas kvalifikācijas brauciens un skaties un lem visu laiku tādā stresiņā. Darbs daudz tur tam tiesnesim, jā. Un pēc tam finālā 5. vieta, tajā mirklī augstākais sasniegums Latvijai olimpiskajās spēlēs shorttrackā, 5. vieta. Prieks par Robertu, bet es viņam arī personīgi uzrakstīju, ka 5. vieta tas nav pie kā viņam jāapstājās, ka viņam jādod tālāk nākamajās distancēs. Vēl 1500 un arī 500 metru distance bija paredzēta. Protams, tādā dienā mēs nezinājām, ka viņš nestartēs 500 metru distancē, līdz to es viņam teicu, ka vēl 2 distances tev jādod virsū, mēs gaidām medaļu. Un tad vakarā, protams,
Latvijas izlasēja hokejā atklāšanas spēle Latvija ASV. Pirmais periods ļoti atzīstami. 1-1. Nu, jā, Ja? bet, Man tā liekas, bija 1-1. 1-1, jā, bet pateicoties Palielam Pēterim Gromam, jo bija 1-3. 2 vārdus atņēma ASV izlasēji, visu cieņu, ka tik atsīgi mūsējie bija. Bet jā, nu varēja jau uzreiz redzēt, ka pilnīgi pret citu līmeņu komandu. Uzreiz jau tikām iegriezt aizsardzības zonā. ASV tik griez savu karuselu un jā, tad Elvim bija jācīnās. Nu, ko tu vēl vari pateikt par to spēli? Tu mums tomēr tāds tieši uz hokeju vairāk tendēts cilvēks. Nu jā, teiks godīgi, pirmā perioda paskatoties bija jau uzreiz ātrētiet Kačaku vārti. Breidi Kačaku, vārds neko nevarēja pārmest. Turpināja ASV uzbrukt, atkal iemet. Likās, ka būs diezgan smags rezultāts. Bet mazliet negaidīt Krasenbergs atmet atpakaļ viens, kas bija ļoti pozitīvi. Es biju tieši uz Ventspili aizbraucis, teicu, skatījāmies, un bija labi bļāvieni istabā. Bija tāds atpakaļ jau tāds hypes, ok, varam izturēt to pirmo periodu, bet tad pienāca otrais periods, kur ir tālai soliņi, un tad mūs tika vēl jau vairāk iegriezt. Un tad vienā brīdī, man liekas, bija kaut kāds 4 minūtes vai 5, ka bija Šmita un Mamčits. Šmits un Mamčits, jā. Maiņa, ka vienkārši, viņi stāvēja. Viņi vairs nevarēja pakustēties. Varēja palēm izklāt, ejiet pie Elvi, mēs tā nav. Tur bija, jā. Līdz ar to arī Elvim liels darbs. Un man liekas, ka Elvis ļoti labi tika galā. Kur nevarēja, kur vairs nebija iespējams, tur vairs nebija iespējams. Un arī Elvim tomēr izsīksties spēki kaut kādā mirklī. Jā, jo Masāļs arī face-offā stāstīja, ka tajā brīdī, kad stāvēja, viņš tajā savā vārdsargu stājā, esot pulss pār pa 200 un nenormāls nogurums, jo tu visu laiku NHL jau viņš ir pieredzis, ka viņa komanda arī uzbruk, un viņš dabā atpūsties, bet mums kāds pēdējais 10 minūtes otrajā periodā mūsēji pavadīja savā zona Palielam, jā. Tāpēc arī bija tie skati, ka viņš tur stāvēja pie soliņa un liekas, ka tu līdās jāsauc ātri. Bet jā. Tā bija kā ambulance, bet not for me, un vēl izcerēja. Jā, izcerēja. Bet pēc tam bija kadrs no koridora, kur Arturs ir piegāja pie Elvi. Tur es redzēju, ka bija tas kadrs, ka Elvis māja galvu, ka nē. Un tad bija skaidrs, ka Arturs Šilovs stājās vārtos. Līmeņa atšķirība, kā jau tu teici, ASV ļoti ātri un ļoti tehniski komanda un neko padarīt. Trešajā periodā arī viņi tā kā beidz to savu tik ļoti lielu ofensīvu. Tur nedaudz nomierinājās. Tas vārds, ko viņi guva vairākumā, Matjevs iemet Šilovam. Šilovs arī diezgan labi nostāvēja, ja neskaito vienu golu. Tur arī vairākumā pa vidu starp 4 nojām iedeva un Matjevs iemet no pāris metriem. Tā kā arī nav ko pārmest, un tad tas arī viss pa šo spēli. Tas arī viss 1-5, neko darīt. Varēja būt trakāk. Varēja būt trakāk, jā. Bija spēles, kas beidzās arī, kur komandas iemetuši ir 2 ciparu skaitli pretiniekiem. Jā, un 10-2, man liekas, vēl bija viena spēle. 13. februāris distanču slēpošana 10 km vīriešiem, 46, 75 un 76 vieta, Vīgantam, Saulītim un Kaparkalējam. Biatlona 10 km sprints, Rastar Gujevam 30. vieta, Losberam 32. vieta. Kas bija ļoti liels pārsteigums. Rikards Losbers aizvadīja labu šaušanu, jo viņam ar šaušanu nepārāk vedās pagaidām. Bet 16 gados 32. vieta Olimpiskajās spēlēs pirmajās 16 gados. Tas bija ļoti liels pārsteigums, jo ātrums viņam, kā jau mēs minējām, biatlonā ātrums mums bija labs. Sievietēm gan, protams, izteiktāk labāks, bet arī vīriem bija labs ātrums. Un Edgars Mise 52. vieta, līdz ar to 3 dalībnieki mums, kopš es nezinu, kurš bija tas pēdējais gads, kurās Olimpiskajās spēlēs, bet 3 dalībnieki iekļuva iedzīšanā. Ļoti žēl Renāram Birkentālam neizdevās starts 77. vieta, daudz kļūdas, un līdz ar to tās rokas arī tur nolaižās, tev vairs nav iekšā, tur vairs slēpot. Es neatminos precīzi, bet varētu būt, ka viņam bija 2+3, 5 kļūdas kopā sprintā no 10 šāvieniem. Pēdīgi. Bet prieks par to, ka 3 dalībnieki iekļuva mums iedzīšanā. Un tad sākās arī skeletona brauciena sievietēm. Marta Anžāne 18. vieta. Un daislidošanas brīvā izvēles programma bija Denis Vasiljevs. Aizvadīja arī pietiekami labu slidojumu.
neleca man šķiet gan, ka viņš 4-kāršo lecienu izvēlējās neriskēt. Es gaidīju, ka viņš leks tomēr, jo, kad tad, ja ne tagad, jo, teiksim, priekš daļslidošanas Denis jau ir seniora groziņā. Tā teikt, tur reti, kurš ir viņa vecumā. Visi jau tur nāk jauni džeki, jauni puikas. Un daļslidošana ir, tā teikt, tā karjera daļslidošanā tev ir ļoti īsa. Bet 18. vieta, ņemot vērā to, ka Denisam bija arī sāpju problēmas un ka viņam ar špricēm tika veikta šī ātrāka atjaunošanās pirms jau vēl olimpiskajām spēlēm, lai ātrāk dabūt viņu atpakaļ uz trases un vēl treneru problēmas šajā un iepriekšējās sezonas noslēgumā. Līdz ar to prieks, ka viņš nostartēja, viņam pašam bija prieks par sevi intervijā, viņš bija ļoti laimīgs, teica, ka cerot, ka ir iedvesmojis kādus jaunos daļslidotājus vai arī kādus potenciālos daļslidotājus jaunos, kuri nāks un trenēsies un arī aizstāvēs kādā dienā Latvijas godu. Un tad skeletona 3. startais brauciens vīriešiem, 18. vieta noslēgumā Indriksonam. Atzīstam. Noturēja savu vietu. Jā. Nepazaudē. Kā tev daļslidošanas brīvās izvēles programma, šo mēs kopā nedaudz dabūjām paskatīties. Es pēc kārtā dabūju skatīties tavā dzimšanas dienā, kur vairākas reizes tika pielietot komentāru, slēdzam kaut ko citu, kamēr tu nebija istabā arī tika meklēts kaut kas cits. Bet jā, tad, tā, fonā paskatījos, nav tas mans mīļākais sporta veids jāatzīst. Bet, malacis, tad saka, ka biju špricēm un ar sāpēm 18. vieta, ok. Jā, 14. februāris kalns lēpošana, Opmanim, Mills slaloms, 45. vieta, pēc pirmā brauciena un pēc otrā brauciena viņš saglabāja šo vietu 45. Un īstenībā lēpošana 4x7,5 stafetes sievietēm. Tur mums Patricija Eiduka uzrāva atkal, parādīja savu ātrumu un spējas. Līdz ar to pateicoties viņai 17. vieta. Un tad 14. februāris Latvijas hokeja izlase beidzot pirmo reizi kopš 2014. gada, ja? Jā, izcīnīja atkal uzvaru Olimpiskajās spēlēs. 4-3 Latvija-Vācija. Aiziet, Reini. Jā, jau izpaudies. Mēs nepiedalījāmies, un tad 22. bija bēdīgs turnīrs. Tad 12 gadu pagāja kopš uzvaras. Jā, teikšu godīgi, arī šeit negaidīju īpaši. Es gaidīju labu sniegumu, bet negaidīju uzvaru katrā ziņā. Bet no pats spēles sākums nebija pozitīvs. Uzreiz ielaidām golu. To gan tā īsti neredzēju, jo bija ceļā uz hokeja skatīšanos. Tikai pēc tam atkārtējumos. Un tad pēc tam sākām nopietnāk skatīties spēli. Un arī uzreiz tika izlīdzināts rezultāts. Šeit jau uzteicis Dans Ločmels ar vairākums beidzot nostrādāja. Jā, Sands Ozoliņš. Sands Ozoliņš gan jau darbs, jā. Lai gan pirmais gols izskatījās vairāk tāds, ka Grastenbergs pasit uz priekšu un Girgensona pasiņi bija ļoti tas bija NHL līmenis. Jā, tad Ločmelam atlikt tikai iemest tukšos vārtos. Bet jā, vairākuma gols ir vairākuma gols, ko mēs pēdējos 2 gados čempionātos iemetām vienīgo golu, kas principā nebija arī vairāk gols no 20, cik tiem 6 reizēm, ja es pareizi atminu. Un, ļoti, ļoti labi cīnījāmies. Mums skrēja pretuzbrukumos. Momenti bija pat vairāk nekā vārti. Pēc tam gan 5-3 vairākumā Dans guva arī vēl viens vārds. Tie gan arī nebija īsti vairākuma vārti. 5-3 izspēle, ka vienkārši no zilās iedeva Danam un cik es arī intervijās viņam teicu un vairāk to apspriedi, ka vienkārši mete, jo viņi jau bija cik tās minūtes nospēlējuši vairākumā, jo paši bija saguruši, jau uzmet pa vārtiem, lai piespiež ripu un tad, lai var nomainīt. Jā, bet Dans iemet devenē un viss cieņ. Jā. 4-3, Latvijas izlase. Šī bija tā Latvijas izlase, ko es gribu redzēt katrā spēlē, jo jauda šajā mačā bija tiešām manāma. Jā, pēc tam arī tas trauma gols, viņa tā signature moves parāda un ielikt tālajā. Un tad atlikt tikai izturēt trešdaļu, ko mēs arī izdarījām. Jā, tad 14. februārī mums tālāk biatlons, 7,5 km sprints sievietēm.
augstsvērtīgi rezultāti arī. Baibai Bendikai 15. vieta, Esterai Wolfai 16. Sanitai Buliņai 38. un Anijai Keitai Sabulai 71. Un tad šeit ir tas, par ko es runāju, ka atkal prieks, ka 3 dāmas mums tika iedzīšanā. Un Baibai Bendika ar Esteru Wolfu vispār ļoti atzīstams rezultāts 15. un 16. vieta. Baibai Bendikai man šķiet, ka šajās sacensībās bija 2. ātrākais slēpojums starp visām dalībniecēm. Vai vispār būtu pelnījis attainošanos? Jā, laikam nedaudz jāatvainojas, jo Baibai bija tiešām veiksmīgāka starti nekā Andrejam Rastargojumam. Līdz ar to no manīm atvainošanās Baibai, prieks par Baibas startiem un augstsvērtīgiem rezultātiem un ātro slēpojumu. Bet, šaušanā vēl joprojām jāpieliek. Tad skeletona 3. ceturtais brauciens sievietēm. Anžāna 17. vieta, pēc pirmās dienas viņa bija 18. tā kā viens vietas kāpums. Tad lielais vakar notikums, shorttrack 1500 metru, Roberts Krūsbergs 3. vieta, bronzas medaļa, pirmā Latvijas medaļa ārpus rennes sporta veidiem, Latvijas vēsturē Ziemas olimpiskajās spēlēs. Un mūsu draugam, Ventspilniekam, Robertam Krūsbergam, bronzas medaļa. Tavs novēlējums nostrādāja laikam. Kad tu teici, ka ir augstāk mērķi sasniegt. Tieši tā, nostrādāju. Un redz, disciplīnā, kuru es pirmajā epizodē minēju, ka man tāds aizdoms, ka šī tā viņa spēcīgākā disciplīna, 1500. Ventspilī sagaidīšana? Jā, būs sagaidīšana. Būs. Kaut kur jau bija ielikts Ventspils portālā. Bija ielikts, kad būs sagaidīšana. Tas ir klasika, ka prēmija tiks piesniegta. Prēmija 7,000 eiro apmērā. Tas bija visos portālos nopublicēts. Visur, kur es vēru vaļā, tas man pirmais lec ārā. Tā kā ļoti liels prieks par Robertu un izcils lidojumu ar traumu, ar plēstu saiti. Malacis. Vienkārši malacis. 15. februāris biatlona iedzīšana gan vīriešiem, gan sievietēm. Šeit Estera Wolfa visveiksmīgāk parādīja sevi. Viņa pakāpās no 16. vietas uz 11. vietu un otrs augstsvērtīgākais rezultāts sieviešu biatlonā Latvijai Olimpisko spēļu vēsturē. Bet arī pārējie, tīri ok nostartēja. Andrejs Rastargojevs pakāpās uz 29. vietu. Rihards Losbergs atkal šaušanu, viņu pievīla nedaudz 47. vieta. Un Edgars Mīsē arī no stabila šāvēja kļūs par nestabilu šāvēju, kas man ir tāds neliels šoks. Līdz ar to tika, diemžēl, apsteigts par apli. Un Sanitai Buliņai 53. vieta. Ir ok. Sanita nav varbūt pati ātrākā no slēpotājām, bet viņa arī intervijā atzina, ka nedaudz neizdevās tā šaušana. Šaušana ir 50% no biatlona. Vēl slēpēm jābūt. Vēl jābūt arī slēpēm, jā. Skeletona jauktajā stafetē Latvijas komandai 13. vieta. Te arī labs jautājums, cik vispār kopumā bija tie dalībnieki. Tev ir kāda zināšana? Cik bija? Nē, es vispār, ja godīgi, biju palaidis garām tādu disciplīnu. Viņi visu laiku bija? Vai šīs... Nē, man liekas, ka tagad viņi pirmo reizi, es pat nezinu, vai viņi pasaules, gan jau, ka viņi pasaules kausā ir iekļauti, lai viņi būtu arī olimpiskajās spēlēs, bet es arī nebiju dzirdējis par šo disciplīnu, un prieks, ka mūsēji piedalījās, prieks, ka parādīja rezultātu, līdz galam ir tikuši, nav nokrituši. Un vispār šodien tikai tika piedzīvots pirmais kritiens, man šķiet, ledus trasē, Rennes trasē. Jā, četrniekos. Jā, bobslēja četrniekos. Līdz šim neviens cits nebija nokritis. Tā kā vispār daudz minēja, ka viņiem ļoti patīk šī trasa un patīk braukt, un ka ir tāda mierīga, ka nav tāda ar asiem līkumiem, kur ir, teiksim, jāizdzīvo līdz pašām beigām. Jā, bet daudz arī kļūdās jau, gan arī pašā startā. Jā, tur tās virāžas ir ļoti interesants. Jā. 15 komandas kopā, bet te vairākam valstsvienībām arī pa 2 komandām. Bet 13 no 15 skeletons, kur mums šobrīd nav tik augstsvērtīgi rezultāti, domāju, ka atzīstam. Un tad sāpīgais hokeja mačs. Latvija-Dānija 2-4. Jā. Bēdīgi. Viss? Bēdīgi? Jā. Nē, būs komentārs arī. Iesākam bēdīgi. 3 vārtu zaudējumu 7 metienos, 12 minūtēs, man liekas. Bet, jā, tā iesākt, tad bija, vismaz pamodāmies. Pirmā perioda beigās atguvām 1 vārtus, un jau sāk skats uz dzīvi parādīties mazliet labāk. Un tad otrā periodā mūsēji jau principā visu laiku dominēja viņa zonā. Bija ļoti daudz iespējas. Ločmēls pārlikni trāpīja, Trālmaks štangā trāpīja.
Jaks pārmet tukšiem vārtiem Momenti bija ļoti daudz. Tas jau pat pēc gūtajiem vārtiem, kad jau bija 2-3, varēja izlīdzināt vairākas reizes. Un tad pienāca, laikam, es pat teiktu, šīs olimpiādas vairāk aprunātais, ja neskaita medaļas brīdis. Jā, trešais aprunātākais mirklis šajā olimpiādē. Jā, trešā perioda beigas. Trešajā periodā, laikam, mums nebija īsti. Bija jau momenti, bet nebija tāda momenta. Viņi nebija varbūt tik bīstami, bet tā padās trešā perioda sākumā bija. Un tad pa vidam tur tā spēle bija tāda bardacīga. Kaut ko mēģinājām, ne līdz galam izdevās. Bet, jā, trešā perioda beigas, 2 minūtes 30 kaut kādas sekundes līdz beigām. Jā, tika noņemts vārdsargs pēc pusminūtes pārtraukuma, kas ir ļoti apspriesta tēma šobrīd. Šodien arī paklausījos Vītoliņa interviju pie Valda Valtera. Viņš vēl joprojām teica, ka tas bija pareizs lēmums, ka viņš arī ar komandu aprunājās un visi teica, ejam pēc nešķirta, ejam pēc punkta un tad būs pretī Francija. Bet netika pieminēts necik tas fakts, ka Dānijai vajadzēja vairāk to 2 golu starpību nekā mums to nešķirt gandrīz vai diezgan līdzīgi. Un tad jā, viņš to nepieminēja par iespēju, ka Dānijai arī būtu ņēmusi vārdsargu visticamākais nost, ja iemetens būtu bijis viņa pusē pie tām pašām 2,5 minūtēm. Un tad Masaiskis teica, iespēja, ka vajadzēja varbūt uztaisīt kaut kādu speciālu zonu pārmetienu, tā lai iemetens būtu otrā galā. Jā, es arī to dzirdēju, bet man liekas, ka tas ir. Neviens neaizdomāsies par to spēles laikā, ka vai tagad uztaisīs pārmetienu pašu priekš sevi. Nekad dzīvē. Es nedomāju, ka kāds varētu aizdomāties. Es nezinu, cik tur ir ekstraordināram trenerim jābūt, ka var ienākt kaut kas tāds prātā. Jā, es domāju, ka bija jāņem vārdsargs nost, bet vēlāk. Ne 2,5 minūtes līdz beigām. Un ne uzreiz no iemetiena. Tad, ja dabūjam ripu, nostājamies. Jo mēs tāpatās visu to trešā periodu otro pusi, mēs viņus spiedām arī 5-5 viņa zonā. Viņi vienkārši atmetās. Mēs bijām izsalkuši pēc tā neizšķirt. Jo mums gribējās, mums arī tā arī izskatījās uz laukumu, ka mums vairāk gribās, mums vairāk vajag. Un tas, ka Dāņi varbūt būtu ņēmuši vārdsargnos, tas ir varbūt. Koks ar 2 galiem, bet kā ir tā ir 2-4 sāpīgs zaudējums. Francijas vai Itālijas vietā tiekam pie Zviedriem. Nē, arī iemet tukšos vārtus no otra gala to metienu. Vēl pat izskatījās tā ripa, gāja garām vārtiem un iztaisnojās. Ripa nokrita uz ledus precīzi un tad tikai aizgāja taisni vārtus. Jā, palielam uzreiz. Saprot, tas vēl sāpīgākais ir, ka uzreiz mēs uzvaram iemetienu it kā, izlaižam ripu aizslid pie borta un Dāņu spēlētājs dabū ripu un šauj pār pa visu laukumu un uzreiz visas tās cerības ir vējā. Tur vēl 2 minūtes, pilnas 2 minūtes vēl palika, ko spēlēt. Jā, un tad bija arī nākamais jautājums, kāpēc netika ņemts atkal vārdsargs nost, jo mēģināt atspēlēt arī to 2 vārdu pārsvaru, bet tad Vitoļņš arī atbildēja, ka nebija īsti tāda momenta, jo tā spēle bija tāds pilnīgs bardeks, ka nebija nevienu brīdi īsti rips kontrola viņa zonā. Un viņiem vēl bija pat doma, ka iespējams Dāņi vēl arī ņēmis vārdsargu nost, jo Vitoļņš intervijā teica, ka viņiem pat izdevīgāk būtu, ja viņiem būtu vēl lielāks tas pārsvars nekā 2 vārtu. Kaut gan pēc Dāņa izlases trenera intervijas bija perfekti. Šodien es kaut ko dzirdēju, ka kaut ko runāja par tiem tiebreakeriem, un ka tur bija jābūt vai no 2 vai no 4 vārti pārsvars. Un, bet kur tad Dāņi taču neies pēc 4 vārtu pārsvaru, ja viņiem ir 2 vārtu pārsvars. Viņi tur drīzāk var zaudēt tos 1 vārds muļķīgi. Jā. Bet es tur face-offā tā pauze galam dzirdēju. Neesmu pārliecināts, kā tur bija līdz galam domāts par to 2 un 4 vārtu pārsvaru. Bet jā, sāpīgs zaudējums, neko darīt. Dodamies cīņā Zviedriem, kas neizrādījās pārāk veiksmīgi cīņā. 16. februāris nākamā diena. Sākas bobsleja 2 braucienu, Jēkabs Kalēns 6. vietā, pēc 2. brauciena liels kāpums kopā ar Rumāņu Sturmanu Tentejā. Un, liels pārsteigums 6. vieta. Es cerēju, ka, ja būs 10, tad jau skaisti, bet 6. vieta tas ir olimpiskais sešinieks. Bobsleja noskatījās visus 4 braucienus, tad jau pirmajā braucienā pēc top 3 jau bija skaidrs, ka būs Vācijas atklātais čempionāts. Diezgan liela pārsvaru jau pirmajā un 2. vietas, kas diezgan izbrīnīgi, ka bija jau 0,4 sekundes. Jā, tur bija ļoti, ļoti liela. Lohneram no Friedricha.
Un jā, tad Kalenda ļoti labi arī nostartēja, nobrauc. Sastāviet pēc pirmiem 2 braucieniem, teikšu godīgi, negaidīja tik augstu rezultātu. Un jā, tad... otrajā dienā viņš, 3. 4. brauciens viņam neizdevās, tur bija 8. vieta. Beigās. Ļoti daudz pilotu kļūdījās. Jā, daudz pilotu kļūdījās. Un arī plus mīnus vienās un tais pašās virāžās. Tās 2 galvenās vietas bija. Ja es nekļūdos, tad Zīns Ekmans, kas bijušais arī bobsleists un treneris, viņš teica, ka Jēkabam tie braucieni bija virs vidējā, un ka tas vidējais līmenis ir bijis absolūti drausmīgs. Ļoti zem katras kritikas. Ja pat arī vācieši mūžs šausmīgi nokļūdījās. Jā. Reāli vienīgais, kas perfekti nobrauc, bija Lohners. Un tad Friedrichs bet arī ne visos braucienos. Lohneram bija veiksmīgi braucieni, bet ne visi bija tīri. Un tad vēl 16. februārī bija shorttrack 500 metru kvalifikācija, kur Reinim Bērziņam diemžēl neizdevās iekļūt ceturdaļfinālā. Un kritiens piedzīvots un līdz ar to. Bet nekas bija labs lidojums viņam. Vienkārši neizdevās. Neizdevās tik veiksmīgi tās apdzīšanas un neizdevās tikt priekšā un nobloķēt pretinieks. Un tā. Jā, tālāk 17. februāris. Jā, nekļūdos. 17. februāris. Biatlons Latvijas vīriešu izlasē 4,7,5 km. 18. vieta. Prieks, ka mums neapzina Papula, kas bieži gadās pasaules kausa posmās, ko var vairāk pieminēt. Šeit arī Rihards Losbergs nedaudz šaušana mūs pievila atmet uz atpakaļ. Cik viņam bija kāds 5 kļūdas, vai ne? Es nezinu, bet viņam bija soda apļi. Rēķina, te ir arī 3 rezerves patronas katrā šautuvē. Tā kā ar 8 šāvieniem ir iespējams sašaut 5 mērķus. Neizdevās. Bēdīgi. Jā. Un tad vakarā hokejs, jo bobslē mēs izrunājām 8. vieta. Vakarā hokejs Latvijas-Zviedrija. Būt vai nebūt? Komentāri par būt vai nebūt spēli? Kopumā jau nospēlēja labi. Vienkārši varēja redzēt tāpat kā pret ASV, kā pretinieki 4 NHL maiņas un līmeni augstāk. Un principā visi goli bija tādi, kur bez variantiem arī Elvim izglābti. Izvazāja mūs tur diezgan tie zviedri. Bet atgūstot, man liekas, ka bija 3-0, un tad mēs iemetām golu. Jā, tad bija 3-1. Tad parādījās tā cerība. Jā, mums jau mazliet pamodās. Bija pat pāris momenti, kur arī varēja... Bija variants 3-2, jā. Teodors Bļugers mazākumā, man šķiet, Krastenbergs apzagais vārtiem tik galā 3 Zviedrijas spēlētājiem, un Teodoram Bļugeram izcili piespēle no pašu vārtu priekšu, un tiemžēl neizdevās. Vārtsargs pa lēnu pārvietojās, jo man liekas, ka viņam tā doma bija noķert vārtsargu pretkustībā, ka vārtsargs slid, un viņš tā kā met uz to pusi, no kuras puses vārtsargs nāca, bet trāpīja padusē, un vārtsargam izdevās notvert to rīpu. Jā, arī mēģināt arī apspēlēt, bet labi, ko tur nemācīšu NHL hokejists, kā nest gols. Varbūt uzzini, kā Reņķens dīķī tomēr ir samācījies kaut ko. Face-offā Masaiskis teica, ka vajadzēja laikam uz nēru to palaist un iemest. Face-offā Masaiskim bijuši vispār skaļi viedokļi, es teikšu godīgi. Crazy takes. Var to nosaukt arī dažos brīžos crazy takes. Bet Columbus Blue Jackets galvenais treneris esot zvanījis Elvim pēc šīs spēles. Jā, ka viņi tā neizvazās. Jā, aizsargi palīdzēs. Bet viņš uzteica tieši, ka Latvijas izlase par cīņas par un vienkārši norādīja uz to, ka ir tā līmeņa atšķirība, ka var manīt, ka Zviedri ir ātrāk un tehniskāk. Un šeit arī nenostrādāja tas, ka Latvijas izlase, man liekas, ka visas spēles garumā spēlē pret Zviedriem diezgan agresīvi. Centās viņiem palīdzēt mādas, viņas spēku spēli izmantot, bet šī Zviedrijas izlase uz to tā kā neietekmējās. Eiropā spēlējošais Zviedri tie atkal ietekmējās. Viņi savādāk reaģē. Šeit Zviedri laikam no te visi pieraduši, ka NHL tā spēka spēle ir. Jā, tas tu pirms spēles teici, ka labāk Zviedri nekā Čehi, jo Zviedriem var iedot bordu iekšā. Varbūt, ka viņi tā kā salust, bet trešā periodā principā vispār vienkārši Zviedri gan arī deva mums spēlēt un uz pretuzbrukumiem iemet tos gols, kur principā tukšos vārtās. Un arī varēja būt krietni sliktāks rezultāts. Kā ir, tā ir. Turnīrs noslēgts 10. vietā. Varējām noslēgt 5. Par to vislielākā nožēla. Ja būtu uzvarējuši Dāņus, tad mēs būtu noslēguši turnīru 5. vietā. Ja nebūtu uzvarējuši pēc tam Slovākus. Bet kā būtu, tā būtu.
Tur mēs varam tikai minēt un savā starpā domāt un runāt, un par to arī nav vērts vairs runāt un domāt. Nu, un tad 18. februāris Dženifer Ģērmane un Bondare abas piedalījās slalomā, kalnslēpošanā. Visu olimpisko spēļu ciklu. No pirmās dienas es gaidīju Ģērmanes startu. Es domāju, ka viņa startēs vairākās disciplīnās, un man šķiet, ka es pat redzēju kaut kādas atsevišķas tabulas, kur viņai bija plānots piedalīties arī citās kalnslēpošanas disciplīnās. Bet šis bija vienīgais viņas starts, un jau pašā trases augšā, pašā sākumā viņa nokļūdās un izlaiž stabiņa sev caur kājām, un līdz ar to nefinišē. Bet Bondarei izdevās finišēt 43. vieta. Nu, atzīstam, atkal, kā jau minēja, kalnslēpošana, cik nu mēs varam nodarboties te un cik nu kuram ir kādas iespējas nodarboties. Bet nu ļoti žēl par Ģērmanes startu. Es gaidīju, es cerēju, ka viņai būs augstvērtīgs rezultāts. Jā, es arī ieslēdzu jau no paša sākuma skatījos un gaidīju Ģērmanes startu, jo nekad dzīvē nebija skatījies viņas. Ar lielām cerībām gaidīju un sagaidīju 8. vārtiņos, ka gamākā palēģi stabiņu. Nu jā, nu neveiksmīgi gadās. Nu bet intervijā viņa bija ļoti, teiksim, pozitīvi noskaņot. Teica, ka mamma ir emocionālāka par viņas un mamma vairāk pārdzīvo. Viņai vienīgais, par ko bija žēl, ka vecākiem neizdevās viņu redzēt, dzīvē. Jo viņi jau pašā augšā nokļūdījās un līdz to netika līdz tai vietai, kur skatītāji var redzēt slēpotājs. Jā, nu un tad pēc tam distanču slēpošana komandas sprints, kur gan vīriešiem, gan sievietēm, un šeit atkal Patricija Eiduka parādīja lielisku ātrumu, un 13. vieta sievietēm. Un vīriešiem arī atzīstams rezultāts 17. vieta, tā kā prieks par mūsējiem. Un tad vēlāk pēcpusdienā 18. februārī sieviešu komandas biatlona stafete 17. vieta. Nu, un šeit tādus kadrus mēs biatlonā ļoti sen nebijām redzējuši, un vai sieviešu biatlonā vispār mēs viņus bijām redzējuši Latvijas vēsturē. Es nezinu, bet pusdistancē Latvija nodeva stafeti 1. vietā. Kaut ko es redzēju, man liekas, Twitterī, ka no 98. gadā Nagano laikam bija līdzīga situācija, ka mums bija 1. vietā bijušas pāris. Bet vīriešu vai sievietes? Es neatceros tik Nu, labi, bet okay. Tā bilde bija, man liekas, ka ielikt ar rezultātiem. Skaidrs. Nu jā, šeit, absolūti lielisks starts meitenēm. Pirmajām divām Estere Wolfai, Baibai Bendikai. Šaušana, slēpošanas ātrums, viss kopā, un līdz ar to tad arī 1. vieta. Bet, jā, šodien bija meitenēm arī starts abām 12,5 km ar kopēju startu, ja masu startā, kā to sauc tautā. Šeit, diemžēl, starts neizdevās. Un te jāmin arī tas faktors, ka uz šo startu tika piesaistīts izlasēji Ilmars Bricis. Ko es varu pateikt? Nebija nekāds pozitīvs nots vai pozitīvs iezīmes no tā, ka viņš pievienojas uz pēdējo startu. Viss liecināja par to, ka meitenes ar katru startu startē arvien labāk. Ātrāk slēpo, precīzāk šauj, un tagad pēdējā posmā, pēdējā savā startā Olimpiskajās spēlēs ne čiku, ne grabu. Jā, kas tad mums vēl? Bobsleja četrnieki arī šodien nobrauca Jākabs Kalenda pēc pirmās dienas 11. vietā. Un arī distanču slēpošanā 50 km kopēju startu Raimo Vīgans 31. vietā no 62 dalībniekiem. Arī ļoti atzīstams rezultāts. Šis tas starts laikam, ko es gaidīju no viņa, ka viņš var parādīt augstvērtīgāku rezultātu, un tad pēdējā savā startā viņam tas ir izdevies. Un tad rītdien mums vēl 22. februārī, protams, hokeja lielais fināls. Šovakar mums vēl ir bronzas spēle arī, Slovākija, Somija. Bet no latviešu startiem tad Jākabam Kalendam četrnieki, 3. 4. brauciens, Patricijai Eidukai 50 km kopēju startu distanču slēpošanu, un tad noslēguma ceremonijā Latvijas delegācijai pēdējais iznāciens Milānas Olimpiskajās spēlēs. Jākabam Kalendam tur ir vēl diezgan līdz desmitniekam. Jācer, ka var pacīnīties pa desmitnieku, bet 23 simtdaļas. Diezgan daudz. Bet kļūdām. Šajā trasē visi kļūdās kaut kur. Un viņam otrais brauciens bija absolūti izcils un tīrs. Viņš tik ļoti labi nobrauc, bet tā viena virāža un viena kļūda trases augšpusē jau tuvāk vidusdaļai, tā maksāja daudz. Un tā arī bija diezgan rupja kļūda. Bet pārējais visbrauciens mēs jau pārunājām ar tevi arī pirms epizodes, ka bija izcils. Viens no labākajiem, ko es vispār esmu redzējis no visiem braucējiem.
Jā, tā arī izskatās, ka Vācijas atklātais čempionāts turpinās. Turpinās. viss kā nav Un tik atkal daudz. Lohners ir priekšā, un atkal Friedrichs atpaliek jau pa 4 desmitaļām. Amūrs pa 5, gan arī 6 desmitaļām. Brets Hols pēc pirmā brauciena man šķiet bija 3. vietā. Jā, Un viņš ir ļoti, ļoti atkrits uz 7. vietu. jā, un Mūris bija cerētais, jā, un Pols atkrita uz 7. Nu, tur Mihails Fogts vēl var pacīnīties ar Amūru. Varbūt. Jā, nu, lielākā Viss daļa atkarīgs no kļūdas- kļūdām, jā. Lielākā daļa kļūdas noteikti rases sākumā, tā kā tas daudz maksā. Tā kā var viss kaut kas vēl notikt, izņemot tas, ka Lohners gan jau zelta kara. Nu jā, Lohners izskatās, ka kara zelta kaklā. Bet pirms mēs beidzam, es gribētu dzirdēt tavas prognozes. Bronzas spēlē hokejā un fināla spēlē hokejā. Nu, pa bronzu es domāju, ka Somija uzvarēs, tāpēc, ka daudz jau arī ir teikuši to, ka vienā turnīrā 2 reizes uzvarēt vienu un to pašu komandu ir diezgan sarežģīti. Plus tas, ka tā bija pirmā spēle, man liekas, ka jā, turnīra grupa. Slovākija, Somija? Jā, tā bija pirmā spēle. 4-1. Un gan jau ka uzvarēs. Nebūs viegli spēles. Slovākija arī labi izskatās. Nu, izņemot vakar, kad ASV bija galvasties pārāk. Nu, tur bija līdzīga situācija kā Latvija pret ASV. Jā. Un par zeltu būs, man liekas, ka ļoti līdzīga spēle. Varbūt nebūs ļoti interesanta spēle, jo būs kaut kas līdzīgs kā ASV Zviedrija, ka būs tāds NHL pret NHL un Mahā. Maz vārtiem? Nu, vai nu būs ļoti daudz vārtu, vai nu būs ļoti maz vārtu. Tad tāds izmocīts. Es domāju, ka ASV uzvarēs. Jo- Tad tu saki ASV, Kanāda un Somija. Jā, pirmais trīnieks. Kanādas top spēlētāji vakar nospēlēja katrs par 25 minūtēm. Un principā viņi nevarēja, cits maiņas neko nevarēja izdarīt. Laid visu laiku Celebrīnī, McDavid un McKinnon. Un McKinnons vēl ir slims, laikam. Viņš ir vēmis, laikam, vai kaut ko es tādu lasīju, ka viņš reāli iemet to golu un tur svinēja tā. Klepišs piemeties? Ka nav uz pilniem spēkiem. Tā kā, ja ASV brāļi, ka Čak varēs izslēgt NHL, gudrēt, ka Čak varēs izslēgt Celebrīnu McDavid, tad varētu diezgan plāni klāties Kanādai. Nu, skaidrs. Labi. Gaidām tad Olimpiādas noslēgumu, un tad jau kaut kad tiekamies pēc Olimpiskajām spēlēm, kad ar jauniem sporta notikumiem atkal apspriedīsim kaut ko citu iespējams. Nevis iespējams, bet noteikti apspriedīsim kaut ko citu, jo Olimpiskās spēles būs noslēgušās. Paldies visiem Latvijas sportistiem par startu. Paldies arī tiem, kam vēl rītdien jāstartē. Vēlam veiksmi viņiem, un paldies jums, klausītāji, par klausīšanos. Tiekamies nākamajās epizodēs.